vesela darba diena ap 200-300 stundām. Jā, jo naktīs jau arī baigi grūti. Viņš saka, esmu braucis arī Džeka, kaut kāds pusstundu. Viņš manā tempiņā brauc, un mēs kopā braucam. Un pēkšņi Džeks pirms līkuma apstājās. 4 no rīta viņš aizmiega, nezinu, kas notiek. Cilvēki ir reāli nevaudām. Viņš pēkšņi izdomā kaut ko izdarīt. Nu kā, tik liels jau nogurums ir atnācis, ka tu jau nevaudi savus emocijas, un tu jau esi zombijā. Sveiciens Ādruns Iltī, LMT Vietelevīzijā. Šodien mēs esam atnākuši ar jaunumu. Gariks taisās uz Lemānu un neizās braukt ar mašīnu. Cilvēki zina, ka Lemāna tas ir ar mašīnām. Kas tur notiek ar motocikliem? Es izdomāju, ka tomēr no biķeniekiem var tikt līdz Lemānai. Moču Lemānai, tā es arī izdomāju savu šī gada lozungu. Vai no Purčika līdz Lemānai, vai no biķeniekiem līdz Lemānai. Labāk izklausās no biķeniekiem. No biķeniekiem. Tas arī Mežciems. Gan arī dzīvoju biķeniekjevā, gan arī atrodos biķenieku trasā vakumā. Bet jā, braukšu šogad parakstīju ar franču komandu, PMS 99, pārstāvēšu Francijas komandu ar 2 franču komandas biedriem un braukšu Lemānijā. Klausies tā, kā mēs varētu saprast šo tajā ciltskokā to atrašanās vietam Moču Lemānai 24 stundu? Nu, mašīnām apmēram skaidrs, bet tajā Moču pasaules un Eiropas čempionātu struktūrā, kur tas ir, cik augsts tas ir? Nu, es varu teikt, ka tas ir augsts, bet tas ir paralēli. Tas ir tikpat augsts, cik tas ir MotoGP, tas ir superbikes, arī endurance sacensības ir apmēram tajā paša līmenī. Tas ir pasaules čempionāts. Čempionāts ir čempionāts. Pasauli, tas skaitās pēc statusa griezti. Tieši tā, tas ir pēc statusa, un tur arī, protams, ir vesela rinda nosacījumi, lai varētu būt pasaules čempionāts. Ja mēs braucam ar mašīnu Lemānā, visam ir skaidrs, ka tas ražotājiem ir pats. Tas, ja tu vari ar savu Toyota vai Audi izdzīvot Lemānā un vinnēt, tad visam ir skaidrs, ka tas ražotājs prot skrūvēt mašīnu. Močiem tur ar ražotājiem tieši tas pats. Ja? Tieši tas pats, absolūti arī. To labi pierāda fakts, ka Lemānā joprojām brauc Suzuki, mēģina parādīties Ducati arī. Tātad mēģina jau, tā ir tāda pietiekama liela niša, turklāt tur ir tieši atsauce uz to, ko cilvēki pērk. Tā ir tā motocikla izturība. Tas nav MotoGP, kur jānobrauc vienkārši pāris apeļi, pārdesmit apeļus un, teiksim, to nomainīt motoru. Tas nav superbikes, kur arī šobrīd arī, ir par izmaksām jau pamatīgs cīnīši, bet tev jānobrauc 24 stundas šī gadījumā, 24 stundas. Pilnā gāzē. Lemānā tie ir 867 apeļi pilnā gāzē. Ar degvielas uzpildiem, riepmaiņām, braucēju maiņām. Augstā laikā, siltā laikā. Lietas līst pa dienu, pa nakti. Viss tas, kas ir uz iela, tikai tas viss iespies 24 stundās. Loģiski, ka es gribētu, lai man iedod startu. Jā, tajā pirmajā barā. Jā, pirmajā barā un arī starp finišu taisnē jāskat. Finišēt es jebkuram gatavs atdot. Jūs saprotat, tajā brīdī, kā vismiegākais, tas, kas finišē, viņš jau to stūbu apu viens brauc un ko viņš svin. Mēs jau vienalga necīnīsimies. Ko pirmā vieta? Jā, pie finiša mums redzēt. Jā, bet boksos, kas notiek? Tur jau noteikti uzreiz visi viens otru apķer, apsveic un tā tālāk. Tur jau ir svinības. Tas vienam apu jābrauc viens pats, un viņš atbrauc uz boksiem, visi jau svin. Tu arī te esi ieradies, un viss. Nē, tāpēc es gribētu labāk startēt. Vai arī mierīgi, saprot? Nav jāvien tajā barā, jo barā tu pats saprot, kas tur var notikt. Tur var sūdu notikt. Bet tev priekšā 24 stundas, un kādi tur iet uz asinīm? Nē, es jau varu neiet uz asinīm, bet kāds cits nenormāls Džeks var iet uz asinīm un reāli uztaisīt zāvalu, kriteni un tā tālāk. Tāpēc, es labāk ņemt no sevīm atbildību mazāk nost un man dot tajās brīžos, kad būs vieglākais posms. Protams, klausies, par tādu Moču Lemānu es īstenībā līdz tam nebiju vai neko tādu dzirdējis. Kas tas ir par pasākumu? Tas pasākums ir ļoti sens. Es pats gribēju, kad es braucu 2001. gadā Vācijas čempionātā, es biju komandā Vācu un viņiem bija komanda, kura jau brauc Lemāna gongs. Un ļoti krūts pasākums un ļoti daudz var izbraukāties ar mocu. Tas ir pats foršākais, un tu vari piedalīties pasaules čempionātā. Par mazu budžetu. Būtībā tagad īsākais ceļš uz pasaules čempionātu. Jā. Lemāna tieši nāk vērot ap 200,000 skatītājiem. Tur 13 km pietiek vietas. Nē, ne 13, mums ir 4 km. Mums ir īsais MotoGP apus, kur notiek MotoGP, jo mēs pāri atlikušais apus viņi brauc pa pilsētu, bet mēs pilsētā nebraucam iekšā. Bet pasākums ir populārs. Latvijā viņš nav populārs, un neviens par viņiem nezina, bet tas ir reāli pasaules čempionāts sērija. Viņiem kopā ir 4 posmi. Ir Lemāns, pēc tam ir Beļģijā Spa-Francorchamps 8-stundīgā, pēc tam ir 8-stundīgā Suzuki Japānā un 24-stundīgais Bordeaux Paul Ricard. Tad viņam ir tajā
Pasaules federācijas tajā statusā pasaules čempionāta līmenis tas ir. Jā, FIM Endurance World Championship. Tas ir liela balva, tas ir reāli nopietns. Tas nav vispār vienīgais šāds status pasaules, kurā tu vispār vari ielausties. Nu, Superbikos to nelaidīs, lai cik tu ātri brauc. Nē, kāpēc? Superbikos arī laidīs. Ja man būtu normāli kaudze ar naudu, es varu arī MotoGP braukt. Tāds samaksāt un braukt, jā. Tur vajag lielāka kaudze. Tur vajag daudz lielāka kaudze. Šis ir tā kā tas. Tas ir, kur var iespējams tikt uz ar nosaukumu World Championship. Tā būtībā tev ģimene būtu lepna, ka viens ir braucis pasaules čempionātā. Jā. Tas ir nopietni. Tas ir ļoti nopietni. Es lasīju vecu grāmatu par motocross vēsturi Latvijā, un tur arī, mēs zinām, visi ir tāds gončiks, visi ir tur baigi krūtie tādi šitādi, bet tagad, kad tu pasties tajā grāmatā, tad pirmie ir ierakstīti, kas kaut reizi ir iebraukuši pasaulē, tad ir saraksts, kas kaut reizi bijuši Eiropā, kas Latvijā 11 reizes bijuši čempioni, tas tur pat tā kā īsti neskaidrs. Tad pasaules čempionātā iebāzt kāju, bet ir jau augstāk. Savā laikā 20 gadu atpakaļ ir iebāzt kāju. Viņš ir bijis un viņš ir piedalījies World Endurance Championshipā. Yeah. Bet, piemēram, viņš ir braucis gan Boldoru divreiz, gan Lemānu divreiz. Boldoru divreiz viņi ir finišējuši, Lemānu viņi nevienu reizi nav finišējuši. Tagad tev ir liels iespējas tikt tālāk. Es arī tāpēc gribu šogad pārrakstīt vēsturi un kļūt par pirmo latviešu, kurš ir finišējis Le Mans. Kas tev pietrūka šeit, kā taisies braukt turien? Kas tev notika? Pietrūka laikam gribēšana bija, bet pietrūka laikam tajās laikos atbalsts, kurš bišķi aprāvās man ziemā, un tie atbalstītie, kas man atbalstīja Vācijas čempionātā, viņš gāja bojā. Vienkārši sagadījās tā, ka tas sponsors vienkārši gāja bojā pirms atrasinājuma. Tad vairs nebija ko runāt. Nebija ko runāt, un nebija. Es draudzējuši ar to komandu, mēs braucam, viss notiekās, bet pagāja garām man tas ceļš. Un kā tev tagad sajūt, ka dēls taisās darīt, iet pa to pašu ceļu? Ja, tas ir mans sapnis, un ja viņš var piepildīt to manu sapni ar sevīm, tas būtu ļoti krūti. Tas ir baigi skaisti, jo es arī tev, tā kā tēvam, laikam, baigam stresa man nevajadzētu būt, jo tu esi redzējis, viņu brauc un visu sādās trasēs un biķerniekos starp priedēm, tad aeroks tāda Lemā, tas nav bīstamākais pasākums dzīvē. Nē, taču, protams, to, ko mēs ir izbraukājuši un to, ko mēs ir izdarījuši par visu to viņu moču karjeru, tas nav tik traģiski, un viņi visi draugi, ar ko mēs braucam Vācijas čempionātā, Spānijā un visur tie ir tie paši džeki, tikai viņi dzīvo citā valstī, viņam bija vieglāk tikt pasaulē, nekā mēs no Latvijas tiekam tagad tev pasaules čempionātā. Mēs esam iekšējā komandā un mēs būsim Lemānā un mēs startēsim Lemānā. Bet tu taču vajag ārkārtīgi izturību. Tu vari nopeldēt, kilometru pa baseinu. Ilgāk es peldu, jā. Es varu, jā, es visu treniņus. 10 kilometru krosu var noskiet. Jā, pēc visu treniņus arī, ko daru, arī ar pitbike, kad es braucu tajā pašā kartinghalē, es braucu stundu, pusotru. Cenšos peldu arī stundu, pusotru. Tad tev ir reķent ļoti dīvaina slodze. Zināt, sportā tā nav tu stundu mauc asinspadegu, un tad tu 2 stundas atpūties, atkal stundu mauc asinspadegu, un tā 8 reizes. Tas ir tik, nevienā sportā nav šāda slodze. Nē, es tev pateikšu godīgi, es esmu gatavs uzkāpt to 1. stundu nobraukt, to 2. stundu es arī uzkāpšu. Tad 3. labi es arī saņemšu, bet trakākais var būt tā 5., 6., 7. naktī, ko tas 4-5 no rīta, un tev jau jāpaguļ. Tu padomā, ka man tagad jau purina ir stress, adrenalīns, un man gribās to. Bet tajā brīdī, kad noraus to startu karogu, būs starts. Es šķi nepaguļšu. Man visi tie draugi, kas brauc tajā Lemānā, to endurance, viņi saka, jāpaguļ naktīs obligāti. Bet viņi saka, tu aizmirsti, tu pirmo Lemānu negulēsi. Bet kāpēc jūs esat vienādas svara un garuma braucēji? Nē. Kā uz tā moča amortizācija ir? Es komandu šefam pateicu, es viņam uzprasīju, tu vispār zini, kāds esmu gabarīti cilvēks. Viņš saka, kādā ziņā? Es saku, es 1,93 m. Viņš saka, how? Es saku, 1,93 m. Viņš nesaprot. Viņš sākuma paklusēja, viņš saka, ok. Nē, kaut kā jau pielāgosim, nav variantu. Loģiski, ka visticamāk, ka pielāgos pēc manis. Piekar labos, regulēsim pa vidam kaut ko. Skatīsimies, kā kuram būs. Nevar katrai zanīšu pārspēt. Nē, to nedarīs. Loģiski, ka nekas nenotiks. Visticamāk, ka taisīs, jo sūdīgi ir, ka tev ir pa mīkstu. Bet, kad tev ir pa cietu, tev vairāk viņi jāiegrozi un viss, bet tā nav liela problēma. Bet viņiem jau būs problēma, ne jau man. Bet labi, ka tu neesi tajā vecajā bērnības svarā. Bet man varētu būt problēma ar vienīgais izmēriem, ka man varētu būt pa īsu vai pa garu. Tā kā pakaļ nebūs, kur atstiem gan vējš neiet. Bet es jau pieradu, visu laiku man tāda problēma ir. Jāsēž vienkārši uz aizmugurē sastas un tad jau ir vieta. Ko 8. klasē šī problēma, es domāju, ne? Jā.
Vienmēr jāsaka, kas piedalās. Tad dalībnieks sastāvs. Šeit viņš ir ļoti spēcīgs. Lemānā vispār endurancā tur brauc tad visi MotoGP komandu testu braucēji, lai uzturētu sev formā. Tie, kas dažādu veidu iemeslu dēļ nav tikuši palikt Superbikā vai MotoGP, jebkurā no klasēm. Sastāvs ļoti spēcīgs. Ir tātad vesela rinda braucēji, kas tikai specializējās uz šādu endurance un absolūti tādi ir uz izturīgi ņemt ceļu. Mamām arī nav jāstrauc, jo tur tomēr nav tā kā auto Lemānā, ka tie mazos Porschekus apdzer LP1 un LP2 kaut kādas mašīnas. Šeit arī ir klases, ir sadalījums klasēs. Protams, ir šis top līmenis, kur piedalās rūpnīcas komandas, un tad ir supersport, kur jau mazāk modificēti motocikli. To starp citu ļoti viegli var redzēt arī bildēs, video, jo šie supersport brauc ar citu numuru fonu, kas brauc ar dzelteniem lukturiem. Vienmēr forši dzelteni lukturi izskatās. Tas top līmenis, tas jau ir rūpnīcas komandu līmenis, un tad vēl ir kaut kāds atbalsts klases tur pienāk klāt. Tā kā ir ātruma starpība tomēr ir, bet viņi nav tik izteikti, kā tu teici, kur tiešām brauc kaut kāds hiperkārs garām, absolūti Ferrari vai Porsche, kas ir arī drausmīgi savīlēt, bet hiperkārs ir cita dimensija, vienkārši brauc kā stāvošam garām. Un arī tas sanāk, pēc tā, ko tu nosauc, pēc tā status arī braucēji ir tādus, kuri varētu paļauties, ka nesataisīs sūdzes pirmajā aplī. Jā, tur ir absolūti tas endurance, tas ir pilnīgi cits, tas nav sprints. To ļoti labi redzēt, kad tādi, kas varbūt ir braukuši pasaules čempionātos, kā atsevišķi, kā solo braucēji, viņi mēģina uzreiz pirmā aplī izspiest, visu apdzena visu tur, bet tas neko nedod. Tas ir līdz pirmām pagaidām, pirmām apļu beigām, tas ir viss. Tur ir jābrauc, ir baigai komandas stratēģijai jābūt. Motocikli arī ir, es domāju, tie, kas seko, noteikti ir pamanījuši arī, ir šie kritieni, kas ir neizbēgami, un viņš turpina braukt. Viņš tad salasa visu to, kas ir nolūzis čupiņā sev priekšā uz bākas, apņem ar rokām un aizbrauc līdz finišam, aizstumjās līdz boksiem, respektīvi. Un tad tur mehāniķi dara brīnums, visu to salabo un turpina braukt. Klausi, bet es tā no pieredzes. Piemēram, taču biķerniekos, tu uzliec tādu puslīdz ielas riepu, var braukt 3 dienas, bet uzliec tādu to sporta miksto riepu. Pēc 45 minūtēm viņi izstās tādu, ka negribētos vēl uz 15 minūtēm iebraukt rasē. Kā to stundu var izvilkt vienu riepu, ja viņi ir sportam paredzēta mikstā riepa? Nē, tāpēc arī katru stundu maina. Un, pirmkārt, pirmais problēma, kad tev uzpild pilnu bāku, kā tur ir modificēta bāka vai lielāka bāka. Lai stundu var izvilkt? Jā. Ne stundu tur brauc no 45 līdz 55 minūtēm, atkarīgs no komandas un cik daudz patēriņa. Bet lielākais jau pirmais problēma ir, ka tev izlaiž ar 20 litriem bākā. Pirmais tev ir svars, un uz tavu to stundu beigas tev ir pēdējais 50 minūtes, tu jau valdi mocu, ka viņš jau kuram riepas nav. Jā, riepas ir beigušies. Tāpēc tu kontrolē visu to. Tad ātrāk aplilaiki kaut kur pirms riepas beigām un pie tukšākas bākas. Bet aplilaiki nevar mainīties. Tev no sākuma līdz beigām jābūt vienādi. Jā, pa nakti, top braucēji pa nakti no dienas viņam sekundu atšķirība. Klubī tāda veca amerikāņu filma, kur Bruce Willis gāja zakt banku. Viņam vajadzēja tur iet cauri tādām istabām, kodiem lāzeriem un kodiem, un vajadzēja zināt sekundes, kurās viņam jābūt kurām durvīm, cik ilgi kas strādā. Un viņam nebija laika sēdēt chronometrā, viņš spēja pogas. Varbūt tev arī vajag tā kā viņam, viņš gāja un dziedāja. Ja tu pareizā ritmā dziedi, tu zini, pie kuras zilbes tev kurā vietā jābūt. Varbūt varam izbraukt taisnītē, nodziedi pie Dzintara jūras, un tu zini, ka tev ir jāspiež bremzes. Tā nevar mācīties trasi. Piemēram, kad es ar savu mocu braucu un man laptājumēr stāv virsū, man tur stāv delta vienmēr, ka viņš rāda no tā ātrāk apļa laika mīnus plus vai tu tajā aplī brauc. Vismaz pēc tā arī skatos. Es izbraucu līkumu 2-3 un uzmetu tādu opu ātrāk, lēnāk, un tad es pielieku to tempu, lai būtu visu laiku vienādā tempā. Loģiski, es nezinu, kas tur būs ar mocu, bet nē, tu jau ieiet paši savā režīmā, un tu vienkārši katru apu pārbraucot pār starp finišu līniju, tu redzi savu apļauju. Ja viņiem, piemēram, nebūs deltas, tad es redzēšu to apu, un es saprotu, vai man jābrauc bišķi ātrāk vai lēnāk. Nē, es domāju to, ka taisnas beigās tumsā tu nezini, pie kāda objekta bremzēt. Nē, tu jau atrod vietu. Es domāju, tur pie poriem. Nē, tur nerunā. Tu vienalga skaties pēc sajūtas. Ja es tev uzdodu tādu jautājumu, tad tev vajadzētu domās izbraukt biķernieku trasu, kur tu zini no galvas. Tu varētu izbraukt savā laikā, viņi nestoties pulkstenī. Es domāju, ātrāk maukt. Nē, bet vajag domās braukt tieši tādā laikā, kā tu spēj nobraukt. Es zinu, ka es varu nobraukt viņu ātrāk, vienkārši es neriskēju biķerniekos, vai varētu braukt ātrāk. Bet vajadzētu spēt galvā izbraukt. Pamēģini tā treniņu mājās uzspēj chronometru un izbrauc, domās, tā es te braucu, tur tā Ozols, Elkonis. Bet es katru dienu pa viņu skrienu, es viņu jau no galvas zinu visu. Bet tu pamēģini, es tev iesaku šito. Šito es darīju, bet esmu darījis Eiropas trasēs, Eiropas sacensībās esmu to darījis. Tas labi iet cauri, jo tu ātrāk pārdomā kļūdas pats savs. Mašīna Lemāna skaidrs, tur vajag miljonus, bet tajā moču Lemānā, lai es pār iesprauktos iekšā, cik tur būtu tāda biļete, gribu braukt, maksāju par visu un nedodiet man neko, kā saka, bonusā, tāda pilnā cena, lai tur ielaustos komandā.
Nu, saprot, man bija vieglāk. Man ir kaut kāda rezultāta un kaut kāda panākuma. Loģiski, ka man tas ceļš bija smags. Es jau pagājušajā gadā cerēju tikt, gribēju tikt un ļoti plānoju tikt, bet nesanāca tikt. Es šogad ļoti lielu mājas darbu uztaisīju ziemā. Es dabūju par sevi janvārī rakstu pasaules čempionāta mājaslapā. Ar uzrakstu Latvijas pasaules čempionātā mājaslapā ir rakstu tev. Ka Latvijas plāno pārrakstīt motosporta vēsturi. Ka kļūt par pirmo latviešu, kurš finišēs Le Mans. Netīšām svētdienas naktī. Tu zini mani, ka man nav šķērsi. Vienkārši WhatsApp atrada numuru, kādā mājaslapā mēdīja džeku. Man vienkārši statistiku vajadzēja. Cik skatītāji vai ielikt savā prezentācijā. Un viss es viņam rakstu. Var atsūtīt? Viņš saka, varu atsūt. Es saku, klausies, man komandas nav. Vari palīdzēt kaut ko? Viņš saka, kā? Viņš saka, vai ieliekam rakstu par tevi? Es saku, vai es viņam aizsūtu informāciju, hop, nākamajā rītā, bam, raksts iekšā. Un viss, un pēc tā raksta beig daudz vairākas komandas ar manīm sāk runāties. Viņiem palika interesanti. Nopietnāks viss, ja viņi pa tev raksta. Jā, bet, piemēram, tur ir komandas, kaut kādas 2-3 komandas, ka vienkārši cilvēki gados salasījās, nopirkt mocīt un vienkārši for fun mauc. Sīrmgalva komanda un viņi mauc savā režīmā. Viņš tur laiž, nav jābūt kvalifikācijā. Nē, ir kvalifikācija. Atkauties 107%, tu nevar atpakaļ. Tas pats viss. Kad ir jāstartē? Kurā mēnesī sacensības? Aprīlis. Tas ir tagad ir februāra beigas. Palielam pēc 2 nedēļām. Martā vēl var patrenēties? Martā es došos prom uz Spāniju. Padzīvošu kādas 3 nedēļas Spānijā. 19. 20. aprīlis ir pati gonka. Tad jau tur būs daudz maz silts. Latvijā var, kā saka, sniegs uzkrist, bet Francijā tomēr jau silts tajā brīdī. Pagājušajā gadā 2 naktīs stāvēja filmai, bija 2 grādi. Tu pagājušajā gadā biji uz vietas klāt sacensību laikā. Jā, līdz 3:30 es izturēju, 3:40 aizbraucu gulēt. Bet 2 grādi riepa tur kādu tur ir. Nav taču tāda prosēs riepa, kur labi strādā pie 2 grādiem. Ar slikiem. Visi brauc ar slikiem. Pat ne lietus slikiem? Nē. Lietus sliki viņi lūpatās izplēstos pēc 2 apļiem. Bet trakākais jau ir tie 6-7 no rīta, kad rasa krīt lejā. Kondensāts veidojas, trasa reāli slapja. Reāli ir slapja. Pagājušajā gadā komandas gongas līderis. Viņiem bija 7 apļi atstarp no otrās vietas, Yamaha. Jo tā otrā vieta, viņi bija gongas sākumā nokrituši. Un kāds 2-3 apļus pakās, pagaidām remontēja mots. Un beigās bija 7 apļi un 6:30 no rīta Džeks vienkārši iet likumā un haisēt uzrauj. Bez gāzijas, bez nekā. Vienkārši izlidoja varbūt no trajektorijas un trāpīja bišķi midrumā. Un pakās. Viņš arī pats kādreiz nojājies slapjā gongā. Jā, loģiski atslēgas kauss ir slapjā gongā. Nē, tur vienkārši visu laiku jāpiedomā. Saprot, galvenais uzdevums ir tavs, tev iedod moci, tev jābūt stabilam un tev tādā pašā stāvoklī jāatgriež atpakaļ to mocu boksos. Tu nevari pieļaut kļūdu, jo tev 2 džeki gaida. Boksos, kas grib to mocu, viņi arī braukāt. Viņi arī grib braukāt. Tev nevar pieļaut savus kļūdus. Ko paņēma, tu atdod? Jā, pilnīgi identiski. Kolosāli, tad tu tagad gatavojies, trenējies un esēji meklēt, kur to gongu pastīties. Kaut kāds abonements, laikam, mums jāpērk. Eirosporta kanālā? Man nav. Tu visu gongu vari skatīties tiešraidē. Labi, es tev nesaukšu, te braukšu līdzi, bet es pastīšos. Paldies. Es domāju, visiem latviešiem jāskatās, jo tāda trakāja, kā es nav. Tāpēc mēs esam šeit. Bet jūs skatāties ātrumciltī LMTV televīzijā. Cerēsim, ka garīgām viss izdosies, ja mums taču vajag uzrakstīt skaistu vēsturi, vai ne? Pareizi.